Tā kā mēs gribam instalēt bezmaksas programmatūru, un pirmais, ko es gribu uzzināt šajā visnotaļ interneta vides risku pilnajā laikmatā, vai OBS Studio ir droši. Izmantoju mākslīgo intelektu, Microsoft Copilot, un uzdodu viņam šo jautājumu. Microsoftam es uzticos, es esmu viņā strādājis, es zinu procesus, un es viņam uzdodu jautājumu. Ko viņš man saka? Kad OBS pamatā ir drošs, īpaši, ja mēs viņu leju pielādējam no oficiālās OBS Studio weblapas, tā kā tā ir open source programma, kods ir publiski pieejams un ļauj mūsu tur komunai to pārskatīt, uzlabot un ir rūpīgi pārskatīts pēc dažāda veida tur drošības riskiem. Un tomēr, ņemot mūsu kibernoziegumu laikmatu, mums ir jāpārliecinās, vai mēs leju pielādējam to no oficiāla avota, viņš mums ir pietiekami atjaunota, mums ir pēdējā versija, mums ir antivīrus programmatūra uz datora, un mēs neliekam bez vajadzības nekādas tur citus papildinājumus, ko mums varbūt piedāvās. Internetā ierakstu OBS Studio. Viņš mums piedāvā Open Broadcast Software Studio. Mēs aizējām it kā uz oficiālo lapu, bet es vēl viņam neticu. Aizējām šeit un paskatāmies certifikātu. Tātad šeit eksistē certifikāts, un ko es redzu? Jā, certifikāts ir aktuāls. Šo lietu ir neiedomājami grūti noviltot vai praktiski neiespējami, jo, ja es pareizi saprotu to mehānismu, tas ir īpaši iebūvēts drošības mehānisms, un šeit certifikātu izdod tur trešā puse, kur neviens hakeris klāt netiek, un es esmu pārliecināts, ka es esmu uz pareizās lapas, un riski man ir minimāli. Atkarībā, kas jums ir, izvēlamies, man ir Windows, es izvēlos Windows, un skatos. Jā, es pat esmu divreiz viņu leju pielādēju šajā te procesā. Tātad man ir instalācijas failiņš, es viņam ticu, es viņu apskatos tur leju pielādējis un instalēju.